Rīgas rajona lauka attīstības biedrība izveidota 2006. gadā un apvieno domu biedru grupas no Siguldas, Mālpils, Inčukalna, Sējas, Saulkrastu un Krimuldas novadiem. Līderu programmas ietveros biedrība izstrādājusi vietējās attīstības stratēģiju un ar Eiropas lauksaimniecības fondu lauka attīstībai un Eiropas zivsaimniecības fondu palīdzību realizētu projekti uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta un sociālajās jomās. Pateicoties Eiropas fonda atbalstam, bijis iespējams atjaunot 1926. gadā būvētā Allažu tautas nama grīdu. Neskatoties uz Siguldas un Rīgas tūmu, arī Allažu senais tautas nams ik vakaru pulcē dziedāt un dejot gribētājus. Mēs cenšamies pamazām, bet mēs cenšamies sagaidīt godam 100 gadus šim namam. Dejotāji gan priecājās par to, cik skaisti paši, teiksim, un balles, un pasākumi. Cik dejotāji vispār ir Allažos, vai jūs varat saskaitīt? Daudz. Dotajā brīdī pieaugušo kolektīvos jauniešos un vidējos kopā ir apmēram 40 cilvēki dejotāji. Bet mums arī skolā deju tradīcijas Allažos ir tādas dziļas un pamatīgas. Skolā ir vairāki deju kolektīvi. Tā kā bērni dejo arī bērnu dārzā, un tas no paudzes uz paudzi. Pagaidām mums nav laikam tikai veco ļaužu deju kolektīvs. Allažu vidējās un jauniešu tautas deju kopu dejotāji tikuši arī pie košiem tautas tērpiem, kuros jaustas Vidzemes novada krāsas. Šī ir Vidzemes bruņči, Ziemeļvidzemes puses tautas tērps šis ir. Un vienkārši arī izvēlējāmies šo tāpēc, ka viņš tiešām bija sen noliktavās kaut kur gulējusi šī skice, un mēs viņu centāmies atjaunot. 6 gadu laikā kopš darbojas Rīgas rajona lauka attīstības biedrība, dažādiem projektiem izdevies piesaistīt 705 530 latus no Eiropas zivsaimniecības fonda un 721 960 latus no Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai. Ir sakoptas un labiekārtotas daudzas sabiedriskas vietas. Viena no tādām ir Saulkrastu novadā pie Zvejnieka ciema kultūras nama un Aģis upes. Šeit ir izveidota īsta rotaļu pilsētiņa, kur bērni var šūpoties vairāku veidu šūpolēs, rapties pa virvu kāpnēm, slidināties 2 dažādu augstumu slidkalniņos, rotaļāties vilcieniņā vai automašīnā. Man ļoti patīk to rapties augšā, un tad vēl to šļūka, pa šo te šķīboci, un vēl šeit man patīk, ka rapties uz apakšu. Man arī uz tā, tur, kur tas tīkls, man arī tur patīk, un es šeit pat dzīvoju. Tu arī nāc citā laikā, nevis tikai skolas? Brīvdienās nāku šeit. Pagarinātās grupas laikā mēs noteikti izmantojam iespēju un pavadam brīvo laiku arī svaigā gaisā. Un, protams, izmantojam iespēju, kad ir šeit šis jaukais rotaļlaukums un arī uz šo rotaļlaukumu nākam spēlēties. Zvejnieka ciems ir viena no tādām vēsturiskajām Saulkrastu vietām. Ļoti interesanta vieta, kā bijusī osta, kur savulaik Ulmans atklājas, un šeit savā laikā, kad bija šī zvejniecības visa infrastruktūra Saulkrastu novadā Zvejnieka ciemā, tad bija ļoti daudz iedzīvotāji, bija, kā redzat, arī kultūras nams, skolas, siltumnīcas, stadions, bet mainoties laikiem, jau šajos pēdējos 20 gados, jāsaka, zvejniecība faktiski likvidēta, ir ļoti maz palikusi, un attiecīgi bija ļoti nepieciešams atkal pa jaunu atjaunot veco infrastruktūru, radīt jaunas, labas atpūtas vietas, lai piesaistītu iedzīvotājus, lai esošiem iedzīvotājiem būtu, kur atpūsties. Un tad šeit pašā Zvejnieka ciema centrā, blakus skolai, bija tāda Aģis krastā, bija tāda ļoti īpatnēja vieta, mazliet jau sākus pārpurvoties, jo nebija gruntsūdeņi laicīgi novadīti. Un tad šeit radās doma
tieši blakus skolas tūmā starp skolu un klubu izveidot tādu jauku atpūtas vietu ar interesantu celiņu risinājumiem, ar jaukām rotaļierīcēm, izmantot šo te līderu projektu tādam punktveida ieguldījumam. Atdzīvinājām šo vietu kā tādu ģimeņu pasākumu vietu, kur māmiņām ar bērniem, vecmāmiņām, tāpat skolas bērniem iznāk ārā un atpūsties. Neraugoties uz lietaino rudeni, pabeigti Mālpils baznīcas pamatu renovācijas darbi. Senais kultūras piemineklis celts 1766. gadā. Laika zobas skartie dievnām pamati vairs nepasargāja sienas no mitruma. Projektam finansējums ticis piesaistīts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai. Pats galvenais bija tas, kad vajadzēja šos baznīcas pamatus noņemt to zemes kārtu, kas ir tā kā apaugums. Vienkārši, kur ir gadu laikā sakrājies tāds kā kultūras slānis. Un tad šeit var redzēt, cik daudz apmēram tika zeme nošķūrēta. Šeit bija zemes līmenis, un šitas viss, ir tā kā, lielā te diezgan platībā, vienkārši noņemta ir zeme nost. Un tad vēl, lai tie pamati labāk žūtu, tātad mēs izrakām šeit tādu apmēram metru dziļu un 60 centimetru platu tādu grāvi vēl uz leju, un piepildīja viņu ar šīm te šķembām. Tad atklājās tātad šie lielie akmeņi, pa visu perimetru apkārt. Un tie tad vēl tika šuvoti ar speciālu kaļķa jāvu, vienkārši tā, noformēt, lai viņi izskatītos labi. Un papildus vēl lietus ūdens novadīšanai, tad tika ierīkots arī tādas vanniņas, 8 ap visu baznīcu. Projekta ietvaros atjaunots arī apmetums vietās, kur mitrums skarts tas bija atlupis no sienām. Kad sienas būs nožūšas, senajai celtnei vēl paredzēta fasādes sakopšana. Visi darbi tiek veikti arheologu uzraudzībā un saskaņā ar senām celtniecības tehnoloģijām. Renovācijas darbu laikā atrastas senās sakristejas pamati, kur attiecināmi uz 18. gadsimta vidu. Te var redzēt līniju, mēs pat atstājām iezīmētu gan pamatus, gan arī durvju ailu, lai būtu ko pastāstīt interesantiem un turistiem. Un šī sakristeja, kas ir redzama baznīcas galā, ir būvēta 19. gadsimta sākumā. Attīrot Mālpils baznīcas pamatus, tika atrasti seni abedījumi un sadzīves priekšmeti. Senākie no tiem datējami ar 14. gadsimteni. Ar Latvijas vēstures institūta speciālistu palīdzību visas vēstures liecības rūpīgi izpētītas, un pēc attīrīšanas tās būs apskatāmas Mālpils muzejā. Noņemot gadsimtos uzaugušo zemes slāni, atsekti arī kriptas logi. Baznīcas pamatus viņi vairs nevarēja veidināties, tie pamati. Kad sākās viss tās būvas problēmas. Un tagad mēs attaisījām vaļā, vismaz veidināšana notiek kaut kāda, un tur arī jūtams sausums iekšā, un siltāks gaiss ir. Sikspārni tur dzīvo mums. Kriptas logi tagad ir rūpīgi apkopti atbilstoši vēsturiskiem izskatam, ievietotas jaunas metāla restes un ozolkoku vairogi. Baznīcas iekštelpās sakārtot ventilācijas sistēmu. Tagad iekšā es domāju, ka noteikti ir mazāk mitruma. Tā visas telpas ir tādas patīkamāks gaiss. Es jau pamatā es dziedu korī un mēs esam augšā. Tad nekad tā nesalst kā agrāk sala. Interesants projekts tapis Sējas novadā. Lai saglabātu senas, jau no lauka ainavas izzūdošas pirtiņas, Teodors Karlsons kopā ar dzīvesbiedru Ritu izveidojuši pirts muzeju, kur pirtiņas ar cienījamu gadu nastu no dažādiem Latvijas novadiem apskatāms vienkopus. Gribētos panākt to, lai viņš būtu kaut cik līdzīgs Somijā esošajām muzejām, par piršu muzejām Saunakjūla, kurā ir tagad jau krietni vairāk pirtis, bet principā mums gribētos, lai būtu kādas 25 dažādas pirtiņas šeit no dažādiem laikmetiem, dažādu veidu savāktas, lai tautai būtu interesanti. Pirmkārtām, lai tiktu saglabāta liecība par to, kas tad mums ir, kā tas ir un par cik tas mums pašiem sirdī tuvs. Tas ir tā, lai sirdi silda ne tikai sev, bet arī pārējiem, jo īstenībā tās melnās pirtis paliek arvien mazāk. Un, ļoti bieži ir tā, kad atbrauc ekskursijā cilvēku un saka, kad
teiksim, vecā māte savam mazdēliņam, mazajam saka, kad es biju jauna, mums laukos tāda pirtiņa bija. Un mēs gribam, lai cilvēki brauc ar ģimenēm, tik tiešām, lai nebrauc pa vienam, lai nebrauc tantes un onkuļi, bet lai brauc ar ģimenēm un bērni jau no sākas gala zina, kas tāda pirts tāda ir. Pateicoties atbalstītajiem projektiem, Pirts muzejs kļuvis komfortablāks apmeklētājiem. Ierīkoti ceļi, koka taciņas, toaletes un melnā pirts, lai varētu ne tikai apskatīt, bet arī izbaudīt pēc dūmiem smaržojošo garu. Ko mēs ceram, kas būs tautai saprotamība, iedoši šie projektiņi ir arī melnā pirts ar priekštelpiņu, tādā nedaudz modernākā izpildījumā radīta. Tā, kurā mēs šobrīd esam. Pēc muzeja, pēc nopēršanās melnajā pirtī varētu pasēdēt, padzert tēju un apdomāt, teiksim, kā ir bijis, kā teikt, padalīties iespējiem. Vēl top izstāžu zāle, kurā varēs apskatīt dažādus priekšmetus un materiālus par pirtī iešanu dažādos gadsimtos. Un tā kā telpā ir laba akustika, tad muzeja vadītājs Teodors Karlsons cer, ka šeit notiks arī kultūras pasākumi. Visi šie projekti tapuši pateicoties uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri saskata nākotni arī Latvijas laukos. Werners Bērziņš kopš dibināšanas dienas vada Rīgas rajona lauka attīstības biedrību, kur koordinē projektu izstrādi. Mēs taisam mācības, kā rakstīt projektus, mūsu stratēģijas veidošanā viņi piedalās ar savām idejām. Lūk, tagad arī mēs domāsim jauno stratēģiju, kad sāksim jau tagad. Tūlīt notiks visu projektu vērtēšana, cik viņi atbilst tai stratēģijai, ko mēs rakstījām, ko mēs nerakstījām. Tā kā līderu ideja ir vairāk no apakšas uz augšu. Ja? Un tad mēs, protams, apkopojam un izveidojam to vienoto stratēģiju, un tāda stratēģija arī vienot ir par Latviju, kā lauka attīstībai, tieši lauku teritorijas attīstībai. Laukiem tas ir domāts. Līdzekļi piesaistīti arī no Eiropas zivsaimniecības fonda. Projekta kopējā summa sastāv vairāk nekā 700 000 latu. Viens no projektiem realizēts Inčukalnu novadā. Iegādāts aprīkojums, lai pašu spēkiem varētu izaudzēt zivju mazuļus un papildināt ūdens krātuves ar zivju resursiem. Iekārtotas makšķernieku atpūtas vietas. Tāda foreļa audzēšana bez šī aparātiņa ir ļoti apgrūtinoša, jo skābekļa trūkums vasarā šeit ir tik izteikts, ka mēs esam darbojoties šajā nozarē pazaudējuši ļoti daudz 100 kg zivju aiz to, ka mēs nezinām, kas mums notiek ūdenī. Tad šobrīd arī, teiksim, tuvākie zivju dīķi īpašnieki var atskriet jebkurā brīdī, paņemt, izmērīt un zināt, kas tālāk ir jādara. Parasti, teiksim, normāli skābeklim ir jābūt 4, 5, tas būtu ideāli, lai forele augtu, attīstītos un būtu teiksim, veselīga. Teiksim, šobrīd mēs redzam, ka lēnām krītās skābekļa daudzums. Vasarā man krīzes brīžos šeit uz šī rādītāja parādās 1,5 un 2. Un tad arī šī projekta ietvaros tika iegūti tādi labi amerikāņu aerātori, kas ļoti labi bagātina ar skābekli šos zivju dīķus. Pie viena no dīķiem sastopam Igoru Filipovu, kurš ir neskaitām makšķerēšanas sacensību dalībnieks un Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas biedrs. Vasarā bišķiņ grūtāk noķert, tāpēc, ka daudz cilvēki, zivis nav tik aktīvas, karsts ūdens, bet rudenī viņa aktīvāk paliek, tā forele, viņu var manīt, skrien pakaļ gumijas zivtiņai. Kāpēc jūs uz šejienu tieši braucat? Tāpēc, ka nav tālu no Rīgas, forši apstākļi, daba, zivis labi ķerās. Rīgas rajona lauka attīstības biedrība. Tās ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauka attīstībai, kuras rosina vietējo sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām problēmām un īstenot neliela apjoma investīciju projektus. Siguldas jauniešu pūtēju orķestrs ar Eiropas finansējumu palīdzību ticis pie jauniem instrumentiem. Šis ir jauns instruments un ar viņu ir daudz vieglāk spēlēt nekā ar vecajiem, kas mums bija agrāk. Tas ir, cik es saprotu, vācu ražojums un ļoti kvalitīvs instruments. Man pašai personīgā ir
Ļeņingradas flauta, kas ir ļoti, ļoti nospēlēta, un es nopirku viņu lietot. Tad, salīdzinot ar to flautu, šī ir ļoti, ļoti laba flauta, jo dzidra skaņa nāk ārā. 39 gadus Siguldas jauniešu pūtēju orķestri Sudraba skaņa vada Andris Muižnieks. Uz jautājumu, kādi ir orķestra sasniegumi, brīdi viņš samulst, jo grūti esot visus nosaukt. Dziesmu svētkos ir pirmās vietas gūtas un otrās, un ļoti daudz. To grūti pateikt, jo orķestris skaitās viens no labākiem Latvijas skolēnu pūtēju orķestriem. Projekta ietveros iekārtot arī datorklases, kurā jauniešiem ir iespējas apgūt datorizētas nošu rakstīšanas iemaņas, kā arī dažādi pārveidot skaņdarbus un klausīties tos. Siguldas jauniešu pūtēju orķestra dalībnieki neslēpj prieku par jauniem instrumentiem, un tos iemēģinot atskan Eiropas himna.